Čau, čau visiem! Šodien mēs ejam Liepziedos un izdomājam izmēģināt vienu life hack telefonu turētāju brīvroku variantā. Kad abas rokas ir aizņemtas, bet, kameru vajadzīgs parādīt. Un tad ērti ieliek stingri tura, nekas tur ārā nekrīt. Un tad šodien eksperimentēsim, skatīsimies, kā mums iet un kas un kā. Vienai man to sapilmēt, tā ir diezgan sarežģīti. Es neteiktu, ka nevaru, protams, pie labas gribēšanas visu, ko var. Šodien šajā eksperimentā mums piedalīsies, spēcīgs riteņbraucējs, un viņš jums parādīs, kā tas strādā. Un mazliet atkārtošos, mēs šodien ejam Liepziedus lasīt. Tas ir veselīgas un garšīgas tējas ziemai, tad, kad saslimst, lai ir kaut kas garšīgi, ar ko ārstēties. Vai vienkārši labam noskaņojumam, atmiņās par vasaru. Un atcerēties tos skaistos, tos patīkamos, kā sakot, izjust. To ir grūti izstāstīt, to liepziedu, to aromātu un to visu to īstu vasaru. Tad ķeramies klāt. Mēs esam netālu no savām liepām, kas ir mūsu galamērķis. Tātad ņemam savu telefonu, izņemam no vāciņa, Mārtiņš rāda un es filmēju, un tad to iestiprinam drēbēs. Tas būtu nevisai biezs apģērbs starp telefonu un vāciņu. Telefons priekšā, vāciņš iekšpusē. Aiziet! Kamera ir ieslēgta un dodas ceļā. Ņemiet vērā to, ka lielākam cilvēkam kamera, protams, būtu augstāka. Lūk, tas ir mūsu pirmais izmēģinājums. Ja tas sēdeklīts, uz kura sēž, ir pacelts augstāk, viņam diezgan pazems ir sēdeklīts, tad pacelt augstāk, tad attiecīgi arī tā sēdēšana būtu augstāk un nedaudz ir noliecies uz priekšu. Tāpēc es saku, lielākam cilvēkam, protams, kamera būtu augstāka. Beidzot esam pie liepām. Šodien pēdējā tveicīgā diena. Karsti. Apsēsties, atpūsties. Ēnītē, saulē, pilnīgi kā uz cepešpannas. Bet, ziedi tā ir tāda lieta, kas nestāv un negaida. Uzzied un nozied. Un priekš kam man iet veikalā pirkt vai aptiekā maksāt bargu naudu par liepziediem, ja es varu atnākt un salasīt, cik tik ādā lien, cik daudz, cik vien vēlies, ja? Ja tā paskatāmies, liepziedu tēja, krietna šķipsna maksā, ir. Ja es spētu šajā video ielikt vēl šo te aromātu, kas ir šeit, tas ir kaut kas neaprakstāms. Jā, un bites arī. Agrāk man bija azarts tādus bišus spietus, kas iet pāri, mēģināt viņus nosēdināt. Tajā bišu mākonī iešļāts ūdeni, kaut kādu, tādu palielāku toveri, kas imitē it kā lietu un katlu vākus vai kaut ko, ar ko spēcīgi trokšņot. Pannas katlu vāki vai panna ar vāku, vienalga jebkā, ja? Tad skaties pēc īsa brīža, jau bites ir nosēdušās, viss jau tādā vienā lielā mučkulī jau. Un tad atliek, savākt, kam interesē. Ja nemaldos, cik bija 2 stundas laiks un tā, viņas atkal sāk tur celties mākonis augšā un doties tālāk. Tas aromāts ir vienkārši neaprakstāms. Un tik daudz. Te jau nav tikai šīs liepas, tur otrā pusē, tur vēl apkārt ir.
Pie liepām tā ir vieta, kur atbrīvoties no stresa, sirdssāpēm, kādu pārdarījumu, ievainojumu, pieglausties stumbram un tādā veidā. Un liepziedu laikā tas ir pats ideālākais laiks. Bet es jau esmu tāds cilvēks, kad man pats par sevi patīk miers un harmonija. Katru gadu eju liepziedus lasīt. Pagājušā gadā sanāca nedaudz nogulēt. Gāja tieši tanī pašā laikā, bet izrādās tad, kad atnācu, bija jau noziedējuši. Ja es zinu, kur var salasīt, es pa nakti laikam mierīgi gulēt nevarētu, ja neaizietu salasīt. Tas pats attiecināts arī uz sēnēm. Ja es zinu, kad ir sēnes un neaiziet un nesalasīt, viss man miera nav. Man ir jātiek un jāsalasa. Un uz ogām, protams, tieši tas pats attiecinās. Tas aromāts, tas ir vienkārši bomba. Tas ir kaut kas neaprakstāms. Es jau zinu, ka es kuro reizi jau šeit atkārtojos, jā, bet tas ir. Tas nav tas, kas krūzītē, tas ir kaut kas stipri daudz vairāk, lielāks un neaizmirstamāks. Pilsētā jau tas pats, tad, kad liepziedi ir saziedējuši, tad, tas aromāts un kāds pasākums, un tas viss kopumā tas viss ir vienkārši burvīgi. Tajā līgo naktī arī, kad bijām uz to pasākumu, un pilnā sparā liepas ziedē, un tā smarža, un tā siltā nakts, un viss tā. Bet šajā kanālā es nolēmu tomēr viņu izņemt ārā. Tādā gadījumā vienkārši te sanāk tad divas nesavienojamas lietas, un tad droši paliek nedroši. Tomēr es to video paņēmu ārā. Par cik viņš tāds, stipri, spēcīgi, ekstravagants, tāds. Tad tas vienkārši neiet kopā. Ir vai nu viens, vai nu otrs, bet abi kopā, var sākt rasties pārpratumi. Es nevaru pārraidīt to aromātu, bet, kaut ar acīm, varbūt, kad izdodas pasmaržot. Ja tev mans video šķiet interesants, tur apakšā ir īkšķīša poga, uzspied uz to, būšu priecīga un pateicīga. Šo ziedu tēju pie saaugstēšanās, pie bronhītiem, elpošanas ceļa iekaisuma gadījumā, arī, kad nervi uzdod, var dzert. Pierakstos ir teikts, ka pie reimatisma, pie difterijas, krampjiem, nierakmeņiem, man jau te bite jau kamerā jau, tās ir liepas, bišu daudz, pirts slotiņās, it kā svaigas lapas, kā apliekamo palīdz pret galvas sāpēm. Tad, kad man sāpēs galva, tad es liepu lapas sakrāmēšu sev uz galvas. Varēšu atkal kaut ko paeksperimentēt. Paskatīties, tā ir vai nav. Daudzās zemēs, Korejā un tālajos austrumos liepas ir pierasts pārtikas augs. Es tad domāju, interesanti, kādas viņiem tad tās liepas tur izskatās apakšas visas noēstas vai kā? Nē, es nezinu. Atliek tikai papantazēt un iedomāties to. Tā atšķirība, kad pilsētas liepas zied agrāk un tās, ko lauku, kā teikt, ko mēs lasām, tās zied vēlāk. Tas viss atšķirīgs no šķirnes. Pilsētā vairāk ir hibrīdi, un attiecīgi laukos ir lauku vai teiksim, citas liepas. Es te ieskatījos internetā un skatos, ir tāda recepte liepu lapu zupa. Nezinu, varbūt kādreiz pamēģināt, paeksperimentēt. Neteiksim, ka man nebūtu ko ēst, bet eksperimenti pēc. Kāpēc gan ne izmēģināt, paskatīties? Kaut ko jaunu iepazīt. Tā būs tēma jaunam video. Ko ne, vai ne? Ziedi ir pielasīti, tagad runājot ar jums, tie ir diezgan salasīts. Tā kā vajadzētu taisīties uz mājpusi, pietiks gan pašiem, gan vēl draudzīgi padalīties. Kamēr mēs vēl līdz mājām tiksim, pa ceļam vēl paeksperimentēsim vēl ar kameras, teiksim, kā ir to stiprinājumu un visu to, kā tas viss strādā. Šodien mēs tā sirsnīgi pie dabas. Un jādodas mājās, tā kā man laiks pastāvīgi ikdien ir stipri limitēts. Tad, kad paskatos, ko citi youtuberi rāda, tad tas arī ir kā fonā, un tad, ja ļoti gribas kaut ko piekomentēt, tad kaut ko uzrakstu ātri. Tagad atkal uzliksim kameru, bet tikai šoreiz augstāk.
Nu tā, mēs jau ceļā uz mājpusi. Stipri tumšs mākoņi vēl, kas nebūs labi. Tā kā jāpieliek solis un fiksāk. Vējš ceļas, mākoņi strauji tuvojas. Rītā jau sola vēsāk, pilnīgi loģiski. Ir jābūt negaisam un pēc tam vēsums. Protams. Labi, es līdz kalniņam. Labi? Jā. Čau, visiem. Ir tagad. Es šādi mēģināju šodien arī uz sevi kameru šādi likt, bet par cik esmu spēcīgi formīga, tad man nebija īsti tas labākais variants. Ja tās drēbes nebūtu man tik brīvas, tad varbūt arī būtu labāk. Un kā jau teicu, man stipri limitēts laiks ir, tad, tas, kad vairāk laika, tad var, es uz sevi tā pamēģināt un tā. Šodien izmantojam iespēju kārtīgi pie dabas, normāli izstaigāties kārtīgi, izjust ar pilnu krūti vasaru. Tam, kas nav tik īpaši varbūt formīgs, kamera šādu būtu labs variants. Lielākam cilvēkam, protams, kamera sanāk augstāk. Jā, man tortes pīrādziņas raušas un tādā garā patīk ne tikai cep, bet man viņa arī, protams, garšo, Tad man tā kamera tā īsti tā, šodien nesanāca īsti tā pa smuku kadrus uzņemt. Tā kā variet pamēģināt uz sevi, kā jums tas viss, kā tas sanāk, kā nesanāk. Ierakstiet komentārā, kā jums ar to visu veicas, kas mēģina. Varbūt pat kādu video varu paskatīties, kā jums sokas ar to. Eksperimentēt, skatieties, kā lielāki, mazāki, formīgi, neformīgi un šādi, Ko, fiksi uz mājām? Būs. Noguruši, izsportojušies, ļoti apmierināti.
baigi labās sajūtas. Pa ceļam te vēl tādi vīgriežu, tādi ziedu aromāti. Un es vēl domāju, tās tējas arī man vajag vai nevajag, nezinu, es vēl padomāšu. Varbūt jā, varbūt ne. Jā, teiksim, ir jau, ja saaugstējas ir aptiekā arī nopērkam sīrupu, bet cik mana pieredze rāda, tad liela daļa no šiem sīrupiem, ja ir klepus un saaugstēšanās, viss, tad viņi savelk iekšā un nekas uz āru nenāk. Iekšā sāp, sajūta ir draņķīgāka par draņķīgu un viss. Šādas tējas vismaz veicina tiešām atkrēpošanu un diezgan viegli, kā sakot, tikt pie veselības ātri. Ja ir pavisam smags variants, tas jau cits stāsts. Pagājušā gadā man nebija liepziedi, tad ar mālēpju ziedu tēju, tad ļoti porši, tāds diezgan smagu kleput, un tur tā porši dabūja izārstēt ar to un tā. Manuprāt, viņa garšīga nav, bet, ļoti efektīga. Un stipru smagu klepu porši izārstē ar mālēpju ziediem. Diezgan ātri. Ko, porši esam mājās? Līdz ar nagiem no lietus, kā ieradāmies mājās, tā lietus ar sāka, un pērkons jau arī sāka tur sevi jau pieteikt. Un ieteikšu jums, nesēdiet mājās, ejiet pie dabas, baudiet vasaru, salasiet tējas, vasaru krūzītē, pelēcīgajiem ziemas vakariem, jaukam garastāvoklim un veselībai, savā veida ietaupījums vēl maciņā, varbūt pat vēl nopelnīt uz to. Un čau visiem! Atā! Tiekamies nākamajā video!